SMS Kredīt futbola virslīgas 6. kārtas vārtu top žurnālistu vērtējumā sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu VOL. Tomas Tomašausks no Rīgas Daugavas iesāk 6. kārtas topu. Nedroši nospēlē ilūgstas aizsardzība, bet Tomašausks visu izdara gana pārliecinoši. Iegūst bumbu un, kā zinādams, ka viss izdosies, uzreiz to sit pa vārtiem. Un tik tiešām izdodas labs sitiens, bumba vārtu tīklā. Nākamais topā Valērijs Afanasjevs, futbola klubs Liepājas Metalurgs. Ļoti laba Andreja Prohorenko piespēle, bet Afanasjevs apspēlē vienu, apspēlē otru un triec bumbu vārtos virs galvas vārtsargā. Teicams vārtu guvums Valērijam. 19 gadus vecais Ganas leģionārs Patriks Tumasī šajā kārtā izcēlās pat ar 2 skaistiem vārtiem. Vispirms viņa vārti spēlē pret Metalurgu jau kompensācijas laikā. Tumasī aizbēg no pretspēlētāja un ar spēcīgu neatvairāmu sitienu pārspēja vārtsargu. Topa 2. vietā Mantas Savenas. Rīgas Daugava izpilda netiešo brīvsitienu no pretinieku soda laukumā, un Mantas Savenas to izdara izcili precīzi. Pašā vārtu devītniekā iegriežas bumba. Savenam izcili vārti, tomēr 6. kārtas topa uzvarētājs vēlreiz Patriks Tumasī. Tumasī iegūst bumbu pie soda laukuma robežas, nedaudz apstrādā to un sit tik precīzi, ka precīzāk šķiet trāpīt vairs nevar. Vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu VOL. Līdz 7. kārtai.